Sveiki, skatītāji! Sen bija pazudis, darbi, bija doma sākt video tā. Nu, vai šādi. Tā izskatās Daugavpils ielas krustojums. Te būs pieturvietas. Te blietes, barās ciet, blietē. Šurp turpu. Čuk. Būs skaisti. Nu, rek, šitā te izskatās. Spīķera pieturas vieta. Reka jau zālīti jau sastādīti. Visi pieturvietas. Bloki. Tramvaji. Nu, lūk. Bruģis. Vēl nav īsti pabeigts, bet, nu, tuvu. Tramvajs jau iet pa abām pusēm. Nu, lūk, atceits paliek uzlikt un gan būs viss čak. Vai pagaidām. Bet laukā izsniegs sniegs, un tad darbi. Tad es biju aizbraucis domā. Gribēju uzfilmēt video, kā es iegādājos mini traktoru. Bet pļēns īpaši sniegs bija citās laikam domās. Es nezinu, kas viņam tur bija. Vai nu skopums sāka spēlēties, vai nu vēl kaut kas. Ar to mini traktoru bija īpaši. Jo es viņu ņēmos kaut kāds 2 stundas, viņu nevarēja pielaist. Beigās es viņu pielaidu. Viss. Un viņš izdomāja, ka viņš grib vairāk naudas nekā viņš teica no sākuma. Pa traktorīti viņš gribēja 1700 pa pašu. Nu, tad viņam ārkals, piekabe un vēl kaut kādu sūdi. No sākuma viņš teica, ka 2100 it kā grib. Nu, lūk, kad es atbraucu, tad traktors nebija braucams, viņu nevarēja pielaist. Es viņu pielaidu. Un teicu, davai, es trešdien došu ziņu. Nu, tad es viņam zvanēju, saku, nu labi, esmu gatavs ņemt. Sarunāju jau transportu, sarunāju piekabi. Jā, tas ir, nu kā sanāk, tā kā pļēns internetu veikalā, tu kaut ko gribi, jā, piegāde super dārga maksā. Nu, lūk, un tad tu ņem pārējo sūdus, kur it kā tev ir vajadzīgi, bet, nu, bļēns kaut kāda var būt, jā, tur, nu, lūk, un tad es arī izdomāju, nu, ja es braucu, jo tas viens brauciens uz turien, arī viss piekabi, jā, visu atvešanu uz šajien izmaksās ap 300 eiro. Plus vēl reģistrācija, nu, jo viņš ar papīriem, es gribu ar papīriem. Nu, lūk, plus vēl reģistrācija, un tad viņš nu, ap 300 eiro izmaksās, jā. Nu, lūk, tur piekabas nomas, tur tehnika, benzīns. Nu, lūk, mans darba laiks, tur drauga darba laiks. Nu, lūk, un tad viņš izdomāja, ka nē, es gribu dārgāk. Reče, kaulējāmies. Un tā viņš teica, ka man atzvanīs, un tā arī pazuda. Nu, lūk. Nu, un es viņam teicu, ka viņam tas Kreč, nu viņš tur pārējo bļēns var lūžņos nodot vienkārši un viss, tāpēc, ka, nu, kam vajadzīgs ārkls vai vēl kaut kas viņam boļē no tāda traktora, ka viņš ir jāpārtais, tu viņu nevar izmantot uzreiz. Nu, to piekabu man principā arī nakad nav vajadzīgi, bet, nu, ja jau piedāvā uzreiz, kāpēc gan ne? Nu, jo viņi ir uzreiz, bet te viņš šitā te izdomāja. Nu, moška tur sieva, moška māsas, nezinu, tur sievas māte vai vēl kaut kas. Padomāju, kad mēs tāpat lēti pārdodam. Nu, lūk. Nu, ir, jā, bet viņi tālu viss. Tas viss aizņem laiku izzināties. Nu, labi, kā ir, tā ir. Meklēsim kaut ko citus variantus. Skatīsimies kaut kādus projektus sev. Nu, lūk, jau pagaidām. Kas ir zilais, jaucās ārā. Dzeltenais vēl nav savākts, un savam baltajam es vēl neesmu pieķēries klāt. Darbi. Objekts jānobeidz līdz decembrim.
Es gan netam īsti neticu, bet, nu, citi cilvēki ir savādāk domā, jo tur baigi, nu, viss ir saistīts. Ūdenieki, elektrīķi, tur viss šitā te, čum, viens otram kāp uz galvas. Un visi vienā vietā. Nu, lūk, tā kā, nu, kaut ko tā. Sāksim metināšanas darbus, metināsim šitādu brīnumu. Volkswagen. Tas auto. Metināsim šitos lieknīs. Nu, lūk, šādā dzeltenā paskatā, tāpēc, ka man nebija cits darba jaks. Šī bija pēdējā, ko es atradu savās, es nezinu kā, pažobelēs kaut kur. Nu, lūk, tā lai būtu. Un vēl es atklāju, ka man vaļā gāzes balons, bļāviens, un puse gāzes vairāk nav gāzes balonā. Nu, lūk, nu labi, kā ir, tā ir. Pagaidām darbosimies. Tur viss pa vecam. Kā nebija laika pieķerties klātā, joprojām nav. Bet nobirgts jau ir rempu komplekts karburātoram. Kas vēl bija vajadzīgs? Šļūtens. Kaut ko es gribēju. Es aizmirstu ko, bet kaut ko es gribēju. Nu, un tad bišķi jāpieregulē. Jā, karburātors. Bišķi jāpieregulē. Jaudas vārsts vēl jāpieregulē. Kā viņam pareizi, jo viņš uz augstiem ņem vajadzētu no zemajām. Nu, lūk, un viss var iet valēt pļavā. Nu, lūk. Un vēl es ērģimē bija. Tur es uzstādīju video kameras. Nu, un tagad tur parādījās dzīvnieki, kas tur dzīvo ārpus mājas. Nu, lūk. Nu, kaut kā tā, pagaidām. Nu, vot, kaut kā tā izskatās. Varbūt gluži nav kā auto ekspertiem ar sliekšņiem un antikoroziju. Bembistiem. Bembistiem, jā. Bembisti arī tā dara gājas uz ceļiem. Jā. Bet, nu, rezultāts ir. Var uzknopēt jebkurā vietā. Nu, pa jauno slieksni, pa vecajiem nevajag. Un Funkcija pildi. jā, funkcija arī pildi. Nu, tagad vēl skaistumiņš jāuztais ir. Un būs jau labi. Kaut kā tā. Pagaidām.